Kā es jutos Rīgas Traģiņu universitātes psiholoģijas pirmajā kursā, pirmajā semestrī, kursā, bet studijās? Lieliski! Kursi biedri tik pretīmnākoši un forši un draudzīgi, un tās spēles, ko mēs darījām, bija tās siltā rudens diena, mēs gājām ārā un bija tā spēle rudens vai ziema, baltmaize vai rupmaize, skriet vai gulēt. Tas bija tik jautri. Es nezinu, varbūt es nevienam nepatikšu, varbūt es pateikšu kaut ko tādu, kas liksies visiem stulbs, varbūt es pārāk klusi runāšu, varbūt es iztīšos stulbi, kamēr es smejos, varbūt nevienam nepatiks, kā es runāju, kā es iztos, kā man mati šodien sataisīti, varbūt man vispār outfits ir briesmīgs, varbūt man kurpes ir stulbas, varbūt es dīvaini sēžu, varbūt es nesmuki rakstu. Es nezinu, kas notiks, vai es vispār kādam patikšu, es neko nezinu. Bija ļoti bēdīgi, bija ļoti skumji. Es nevienu nepazinu, man neviens uzdevums nepatika. Visur bija ļoti daudz jārunā un jādomā un jārunā par savām jūtām, taču es jūtos tikai bēdīgi. Visi smaidīja un smējās un es sēdēju viena pati. Kāpēc neviens man nebrīdināja, ka ievads studijās ir kā ievads haosā? 4 stundas sēdēju klasē un runāju par savām jūtām. Ja kāds vēl man liks runāt par manām sajūtām, es viņiem parādīšu sprādzienu. Tur bija tik daudz cilvēkus, viņi visi uz mani skatījās. Mans sirds tik pukstēja. Nu, protams, sēdīt aplī un dalīties ar savām domām tik ir forši, īpaši, kad katrs stāsta par savām domām. Tas ir fuj, vai es drīkstu vienkārši paklusēt un dezinficēt gaisu? Bija normāli. Tas